Pašreizējā Evikas Siliņas un arī vairums iepriekšējo valdību pēdējo 15 gadu laikā ir solījušas mazināt ienākumu nevienlīdzību Latvijā. Tomēr algu atšķirība par vienu un to pašu darbu Rīgā un reģionos šodien var sasniegt pat vairākus 100 eiro. Šis nav taisnīgi, jā. Es sevišķi vienu uzņēmumu ietvaros. Cilvēki, kas ir pārcēlušies uz laukiem, cerībā izvairīties no dzīves dārdzības galvaspilsētā, veikalos šā vai tā ir spiesti sastapties ar tikpat augstām cenām. Piedodiet par provokāciju, vai tad produkti maksā mazāk Lidlā, Kuldīgā? Visi produkti visos Lidl veikalos Latvijā maksā vienādi. Kamēr lielo kompāniju darbinieki tā arī nav sagaidījuši algu izlīdzināšanu reģionos, par nozari atbildīgā valsts iestāde jautājumu atstāja pašu uzņēmumu ziņā. Mēs skatāmies uz to nedaudz citā griezumā. Mani sauc Baiba Runce, un turpmākajā atvērto failu pusstundā pētīšu, kāpēc cilvēkam, kurš reģionā strādā tādu pašu darbu kā darbinieks Rīgā, jāsamierinās ar zemāku algu. Pirmā daļa. Kas Rīgā neto, šeit bruto. Šodien gribas izskatīt sirdi par tomēr skumjo cēsu realitāti – darba vietu trūkums. Oktobra sākumā manu uzmanību sociālo mediju platformā X piesaistīja Rebekas ieraksts. Vīrs jau gadu meklē, kur strādāt reģionā – Sigulda, Cēsis, Valmiera. Neveiksmīgi. Ja ir vakance, tad atalgojums par 500 eiro mazāks, kā ekvivalentā Rīgas vakancē. Vēl jau nepadodamies, bet šis brīžiem iesit pakrūtē un sāk raisīties domas par pārvākšanos atpakaļ uz Rīgu. Nevaram mēs atļauties cēsu dzīvi ar reģioniem raksturīgajām algām. Rebeka un viņas vīrs Gatis pārvācās uz Cēsīm pirms 2 gadiem. Viņiem piedzima otrais bērns un bija sajūta, ka Rīga ir par skaļu un ātru ģimenes dzīvei. Un uz Cēsīm vienmēr ir vilka. Rebeka turpināja strādāt attālināti savā darba vietā. Savukārt Gatis bija bērnu kopšanas atvaļinājumā. Pirms tam viņš 20 gadus strādāja autonozarē, un sākotnējais plāns bija pavisam mainīt profesiju. Es apzinājos, ka varbūt jāpakāpjas kāds solis atpakaļ, jo es tā kā biju nodaļas vadītājs savs. Bet, jā, es viena lieta, ko nepapētīju, kādas ir reģionos atalgojums, teiksim, šajā reģionā. Un tā objektīvā realitāte ir tāda, ka kaut kāda vidējā līmeņa vadītāji, filiāļu vadītāji, faktiski tas, kas ir Rīgā ir neto atalgojums, tas šeit ir bruto atalgojums. Un tā starpība sanāk, principā, kaut 30%. Rīgā taču dzīve dārgāka. Nosaucu Rebekai un Gatim visbiežāk dzirdēto argumentu, kad runā par algām reģionos. Nav. Bet tā nav! Tas ir pilnīgi absurdi. Aicinu viņus salīdzināt izdevumus Rīgā un Cēsīs. Mums ir māja ar gāzes apkuri. Gāzes pakalpojumu sniedzēji šeit ir tieši tie paši, kas ir Rīgā. Ja? Piemēram, mums Rīgas dzīvoklim arī bija gāzes apkurē. Gāze maksā to pašu, elektrība maksā to pašu. Meklējot jauno dzīves vietu, viņi izskatīja 2 variantus par līdzīgu cenu. Privātu māju Cēsīs vai platības ziņā pat vēl lielāku dzīvokli Čiekurkalnā. Turklāt mēs šeit nerunājam par jaunu māju, kas mums ir salīdzinoši veca māja, daļēji atjaunota ar saprotamu jēgpilnu kvadratūru uz 4 cilvēkiem, kas ir 80 kvadrātmetri. Tā kā neesam uzlikuši nes cik augstu, ja, kā neobjektīvi. Arī pārtika, sadzīves tehnika un telefona sakari Rīgā maksā tikpat, cik ārpus tās, norāda Gatis un Rebeka. Pirms vēl pētu algas Rīgā un reģionos, dodos pie kāda, kurš nodarbojas ar cilvēku pieņemšanu darbā. Mums ir vēsturiski izveidojas, ka reģionos saņem mazāk, kaut gan tas, protams, nav taisnīgs atalgojums. Eva Selge ir Latvijas personāla vadīšanas asociācijas vadītāja. Lūdzu viņai izskaidrot, ko nozīmē taisnīgs atalgojums. Mēs vienkārši izmantojam to terminu personāla vadībā, ka darbinieki novērtē šos taisnīgumu principu atalgojuma piešķiršanā. Ja? Tātad, ja es daru vienu un to pašu darbu Rīgā, Valmierā, Bauskā, Dobelē, es saņemu vienādi. Un tas ir šis taisnīguma princips, ja? Kā tā tam vajadzētu būt. Bet vai tā ir? Otrā daļa.
tāpat nekas nemainīsies. Lai izpētītu, vai par vienu un to pašu darbu galvaspilsētā un reģionos maksā vienādu algu, skatos uz privāto, nevis publisko sektoru. Tas tādēļ, ka valsts pārvaldē strādājošajiem ir specifiski darba pienākumi un uzdevumi, kas var nebūt privātajā sektorā. Bet kas svarīgākais, valsts pārvaldes iestādes saņem naudu no valsts budžeta un atalgojumu regulē dažādi likumi un noteikumi. Tādēļ privātajā sektorā cenšos atlasīt tādus uzņēmumus, kuru darbinieki strādā teju visā Latvijas teritorijā. Te skaidri iezīmējas mazumtirdzniecības veikalu tīkli. Es sāku ar lielajiem pārtikas preču tirgotājiem Rimi, Maxima un Lidl. Tas, kā varu izpētīt algu atšķirības viena un tā paša amata ietveros šajos uzņēmumos, ir skatīties uz darba sludinājumiem, kas ir publiska informācija. Lai iegūtu datus par vienādām vakancēm Rīgā un reģionos, īpaši meklēju tādus sludinājumus, uz kuriem var pieteikties pēc iespējas plašāks cilvēku loks, pretendenti bez augstākās izglītības un iepriekšējas pieredzes. Rimi mājaslapā šobrīd ir gandrīz 200 aktuālu vakanču, visvairāk to ir Rīgā. Ko rāda šie darba sludinājumi? Pārdevējs kasieris galvaspilsētā var nopelnīt līdz 6 eiro stundā. Tāda pati likme ir arī Carnikavā, Mārupē, Jūrmalā, Salkrastos un Jelgavā. Taču Dobelē maksimālā stundas likme jau ir par 40 centiem zemāka, tāpat kā Cēsīs, Daugavpilī un Madonā. Ja pieņemam, ka pārdevējs kasieris saņem augstāko iespējamo atalgojumu un nostrādā likumā noteikto normālo darba laiku, kas ir 40 stundu nedēļā, tad mēnesī algu atšķirība varētu būt virs 60 eiro. Lielāka starpība ir Rimi maiznieku atalgojumā. Piemēram, ja Ventspilī viņi nopelna līdz 5,5, tad Rīgā virs 6 eiro stundā. Tātad maiznieks Ventspilī mēnesī var saņemt par 100 eiro mazāk. Kad es strādāju, tās likmes bija ļoti atšķīrās mums ar Rīgu. Ar darbu mēs darām praktiski vienu un to pašu. Dzintra Volkova Dobeles Rimi par pārdevēju kasieri nostrādāja 19 gadus. Pirms dažiem gadiem viņa devās pensijā, taču joprojām ir Rimi darbinieku arotbiedrībā, iepriekš bija arī tās valdē. Ka mums bija sapulces un mēs gājām pie vadības uz ofisu Rimi, vienmēr arī pārējie reģioni pacēla tieši šo jautājumu, kāpēc ir tāda nevienlīdzība. Tomēr Dzintra tā arī nesagaidīja vienādas algas starp Rīgu un reģioniem. Mēs domāsim, mēs skatīsimies, arī jo viņi skatījās pēc tā kā, cik tas mēneša tas ieņēmums bija. Bet mums jau citus mēnešus pat bija tas ieņēmums, tas saucamais plāns, ja? Bija mēneši, kad mēs pārsniedzam pat vairāk nekā tādā Rīgā vai Jelgavā. Es uzrunāju 2 Rimi darbinieces, kuras strādā dažādos Latvijas reģionos. Abas teica, ka par šīm atšķirībām ir labi informētas. Viena interviju atteica, jo citēju, tāpat nekas nemainīsies, savukārt otra darbiniece atzina, ka baidās runāt. Par reģionālajām algu atšķirībām jautāju Rimi Latvija personāla vadītājai Gundegai Kirilkai. Viņa nenoliedz, ka uzņēmumā tādas pastāv, un pirmkārt to skaidro šādi. Reģionos darbspēks daudz pieejamāks nekā viņš ir Rīgā un ap Rīgu. Otrakārt viņa saka, Rīgā ir lielāka klientu plūsma, līdz ar to arī intensīvāks darbs. Bet ar ko pēc šādas loģikas atšķiras Salkrasti no Dobeles un kāpēc arī tur likme ir citādāka? Cik būtu normālais laiks, lai atbrauktu līdz Rīgai, un tad cilvēki pārsvarā brauc uz Rīgu strādāt. Un tā attiecīgi būtu tā Rīgas aglomerācija. Krasas pārmaiņas uzņēmumā neplāno veikt, jo tāda ir tirgus prakse. Tad jūs šajā gadījumā pielāgojaties tādai tirgus praksē un arī neplānojat, ka varētu tur kaut kā mazināt, piemēram, šīs atšķirības, nosakot vienādu likmi? Īsti tā nav, jo mums, mēs skatāmies, tā, ka mēs algu pārskatām reizi gadā, un tad mēs arī skatāmies Rīga reģionu, un pēdējo gadu tendence tāda, ka mums reģionos ir nedaudz lielāka tie algu pieaugumi nekā viņi Rīgā.
Rimi gan visiem darbiniekiem, neatkarīgi no atrašanās vietas, dod iespēju saņemt vienādu ikmēneša bonusu. Esi sveicināts Lidl. Mēs esam priecīgi iepazīstināt tevi ar ikdienas darbu mūsu veikalos. Savukārt Lidl arī bonusu reģionos noteicis zemāku. Pirms darba dienas sākuma darbinieki sagatavojas maiņai. Lidl šobrīd meklē veikala darbiniekus 3 topošajos veikalos Kuldīgā un 2 Rīgā. Prasības un pienākumi vienādi, tikai sludinājumā norādītā maksimālā mēneša alga par gandrīz 100 eiro zemāka Kuldīgā. Un iespējamais ikmēneša bonus vēl par 50 eiro mazāks. Lidl Latvija komunikācijas vadītāja Zane Neļķe apstiprina, ka veikalu darbinieku atalgojums starp Rīgu un reģioniem var atšķirties. Tas ir saistīts ar dažādiem objektīviem kritērijiem, kā konkrētajam reģionām raksturīgie ekonomiskie parametri, piemēram, iedzīvotāju pirktspēja, kādi maksājumi jāveic un tā tālāk. Taču esot veikali reģionos, kur atalgojums ir tāds pats kā galvaspilsētā. Zane Neļķe gan atsakās nosaukt konkrētus piemērus. Veikala darbinieku piemaksu summa sastāv no transporta kompensācijas, kas visiem ir vienāda, un bonusa, kas ir atkarīgs no pircēju apmeklējumu skaita. Šī apmeklētības bonusa aprēķināšanā, tāpat kā atalgojuma aprēķināšanā, ir ņemti vērā šie ekonomiskie faktori. Ekonomisko faktoru jūs arī droši vien domājat to, ka, Kuldīgā ir lētāk noīrēt dzīvokli. Tieši tā. Sanāk arī pašam Lidl tās izmaksas ir lētākas tajā reģionā. Ar ko es gribu uzreiz atkal jautāt, piedodiet par provokāciju, vai tad produkti maksā mazāk Lidlā, Kuldīgā? Visi produkti visos Lidl veikalos Latvijā maksā vienādi. Nav atšķirības starp to, kurā vietā veikals atrodas. Nobeigumā Neļķe piebilst, ka uzņēmums esot atvērts idejām un regulāri pārskata darbiniekiem piedāvāto labumu grozu. Algu atšķirības starp Latvijas pilsētām nemanu Maksimas darba sludinājumos. Veikala vadītājs Aizputē var nopelnīt tikpat, cik veikala vadītājs Rīgā. Tāpat vienāda stundas likme ir klientu konsultantam Kasierim Preļļos un Galvaspilsētā. Un šādu politiku ieviesām vairākus gadus atpakaļ un redzam, ka kolēģi to ļoti novērtē. Liene Dupete Ugule ir Maksima Latvija komunikācijas vadītāja. Viņa stāsta, ka dzīves dārdzība starp Rīgu un reģioniem nesot nemaz tik atšķirīga. Mūsu veikala tīklā visas pārtiks preces ir vienādā, cena arī neatšķirās, tāpēc arī mēs nonācām līdz šim secinājumam, kad esam par vienlīdzīgu pieeju. Trešā daļa. Bezdarbībā nesēžam. Izpētīju publiski pieejamās vakances arī 3 būvniecības preču veikalos – Kesko Senukai, jeb kā Senukai, Depo un Kurši. Šeit novēroju vēl lielākas algu atšķirības. Piemēram, kā Senukai pārdevējs sezonas preču nodaļā Cēsīs pelna 6 eiro stundā, bet pārdevējs tāda paša nosaukuma nodaļā Rīgā, Tirdzniecības centrā Ozols, par 2 eiro stundā vairāk. Mēnesī tie varētu veidot vairāk nekā 300 eiro lielu starpību. Ir veikali un nodaļas, kur darbinieku stundas likme ir kaut kur pa vidu starp šīm 2 pieminētajām. Te gribu uzsvērt, kādā aprēķinu atšķirību starp mēneša algām, tad izvēlos augstāko iespējamo sludinājumā norādīto stundas likmi un pieņemu, ka darbinieks nostrādās 160 stundu mēnesī. Darba dienas pievakarē atrodos kā Senukai stāvlaukumā Reizeknē. Šeit novietotas aptuveni 5 automašīnas. Es gaidu tikšanos ar kādu jaunu vīrieti, kurš vairākus gadus šeit strādāja, bet nesen no darba aizgāja. Slodze bijusi par lielu atalgojumam. Viņš piekrita runāt, ja neminēšu viņa īsto vārdu. Kā mēs tev sauksim? Gatis. Gatis tur nekad nav strādājis. Gatis stāsta, ka līgums neļauj runāt par algu, un tas visticamāk ir iemesls, kāpēc neviens darbinieks man nepiekrita intervijai. Ko tu darīji? Klientu konsultācija, preču izlikšana, to pašu preču sakārtošana, izkārtojuma maiņas, cenu maiņas, visi standarta pienākumi, kas ienākas pie pārdevēja lomas, kas viņiem ir. Viņš zināja, ka pārdevējiem Rīgā maksā vairāk un ar to samierinājās.
Taču pirms 4 gadiem, kad Rēzeknē nodega depo veikals, ievērojami pieauga viņu darba intensitāte un atalgojuma atšķirība vairs nešķita taisnīga. Turklāt, ja veikalā nav klientu, darbinieki nesēž bezdarbībā. Vienmēr ir kaut kas, kas būtu jādara. Tā kā, piemēram, Rēzeknes veikalā, tur nekad nebija tāda, ka nebūtu ko darīt. Vienmēr ir kāda preces izlikšana, vienmēr ir kaut kas jāpārkārto, jāsakārto. Ir akcijas, kas mainās, kas arī izmaina veikala to izkārtojumu, kas arī daudz laika paņēma, un tas bija jau kā papildus lieta, ko mēs darījām. Jautāju Gatim, kāpēc viņa prāt reģionos maksā mazāk? Varētu varbūt tas, ka reikinās vairāk uz to, ka tā ir mazāka pilsēta, mazāki cilvēkiem izdevumi, kaut arī reāli tā nav. Varbūt vienkārši uzskata, ka Latgalē ir zemāks līmenis, tāpēc arī varbūt mazākas tās algas. Gatis atzīst, ka par savu algu viens pats dzīvokli noīrēt nevarētu. Pašlaik es nevaru atļauties īrēt dzīvokli, tāpēc ka alga vienkārši nespēja to sekt. Arī automašīnas viņam nav. Pārējie lielākoties kolēģi, kas ir, viņi dzīvo ārpus pilsētas. Un tad viņiem vēl ir jānokļūst pilsētā. Jā, jānokļūst pilsētā, atkal papildus izdevumi par to pašu degvielu, par mašīnu. Kesko Senukai Latvija, personāla vadības biznesa partnere Kitija Baltkāja, rakstiskā atbildē stāsta, ka sludinājumos norādītais atalgojums ir no konkrētas summas. Tas nozīmē, ka kandidāti ar augstāku kvalifikāciju var saņemt lielāku algu. Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt darbiniekiem atbilstošu atalgojumu, citēju, neatkarīgi no lokācijas, vienlaikus ņemot vērā reģionālās ekonomikas īpatnības. Būvniecības nams Kurši šobrīd meklē pārdevēju Rīgā un Daugavpilī. Stundas likme atšķiras par eiro. Tātad mēnesī jau 160 eiro. Prasības un pienākumi sludinājumā vienādi. Kuršu personāla daļas vadītāja Ingūna Grīnberga skaidro, ka galvenais kritērijs algu likmei ir noslodze. Kāds ir apgrozījums, kāds ir čeku skaits veikalā. Tas tiešā veidā parāda to, kāda apjoma mūsu pārdevēji izlaiž caur šo veikalu. Un attiecīgi mēs varam caur to arī redzēt viņu noslodzi. Grīnberga piebilst, ka algas Rīgā un Pierīgā ir vienādas, bet reģionos tās var pārskatīt, ja palielinās veikalu noslodze. Depo Liepājā korporatīvo klientu apkalpošanas nodaļas pārdevējs saņem līdz 9 eiro stundā. Par tādu pašu darbu depo Rīgā Krastielā saņem līdz 11 eiro stundā. Jau atkal starpība pat 2 eiro stundā. Depo pārdevēja likme Valmierā noteikta līdz 8 eiro stundā, savukārt Rīgā līdz nedaudz virs 9 eiro stundā, kas nozīmē, ka algu atšķirība jau atkal varētu būt 160 eiro mēnesī. Depo mārketinga direktors Rimants Jugans apstiprināja, ka manus jautājumus ir saņēmis, bet atbildes uz tiem tā arī nesniedza. Raidījuma veidošanas laikā uzrunāja kādu Jēkabpils depo darbinieku. Viņu neuztrauc algu atšķirība un ar darbu ir apmierināts, īpaši tāpēc, ka tas atrodas pārsimt metru attālumā no mājām. Savukārt kāda depo darbiniece no citas pilsētas atteicās ar mani runāt, jo nesen šo jautājumu pārunājusi vadības līmenī un uzskata, ka viņu varēs atpazīt. Tā kā reģionos darbu atrast ir grūti, tad visticamāk arī cilvēki piekrīt strādāt par zemāku algu. Ja mēs spriežam no uzņēmēja skatu punkta, ja uzņēmumam nav jāmaksā vairāk, tad viņš nemaksās. Tas ir dabiski, jo viņš cenšas palielināt savu peļņu. Tā saka Latvijas bankas ekonomists Andrejs Migūnavs, kuram lūdzu izskaidrot, kāpēc reģionos jau vēsturiski ir zemākas algas. Viņš stāsta, tas atkarīgs no situācijas vietējā tirgū, bezdarba līmeņa, darba spēka mobilitātes un pašu uzņēmēju savstarpējās konkurences. Ja es dzīvoju kaut kur Liepājā un atrodu darbu Rīgā, kur man maksā augstāku algu, bet man vienalga nav izdevīgi tur katru dienu braukt un strādāt uz Rīgu, jo man jātērē naudu un laiks uz to ceļu. Rezultātā es palieku strādāt Liepājā un sanāk, ka uzņēmums Liepājā par mani kā darbinieku tiešā veidā nekonkurē varbūt ar Rīgas uzņēmumiem. Ātrāk un lētāka sabiedriskā transporta satiksme varētu mainīt spēles noteikumus.
Savukārt, lai palielinātu ekonomisko aktivitāti reģionos, jātīsta uzņēmēja darbība, norāda ekonomists. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā kā viena no prioritātēm izcelta līdzsverota reģionālā attīstība, kas nosaka arī mazināt ekonomisko atšķirību. Tā es pievēršu tam ieteikumu logu. Par nozari atbildīgajā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā vēlos noskaidrot, vai plāns paredz arī mazināt algu atšķirības. Mēs skatāmies uz to nedaudz citā griezumā. Ilze Oša, valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos, stāsta par atbalsta instrumentiem. Tos sniedz tādiem uzņēmēja darbības veidiem, kur viens no mērķiem ir radīt darba vietas ar atalgojumu, kas ir virs vidējā attiecīgajā reģionā un nozarē. Tāpat jādomā arī par to, lai universitātes gatavotu speciālistus attiecīgā tirgus vajadzībām. Darba devēju esošajā algu politikā ministrija nevar iejaukties. Tas, ko valsts var mudināt, ir tiešām domāt par to, kā pašvaldības var piesaistīt tādus uzņēmējus, kas var maksāt labākas algas, kas var ražot preces, kas ir, vai pakalpojumus, kas ir pieprasītāki, līdz ar to labāk apmaksāt. Tas, kā mēs uz to skatāmies, bet faktiskā situācija tirgū, protams, ir tirgus jautājums. 4. daļa. Latvija ir maza. Tā, man ir jāatver ātri failiņi, jo man vakarā atsūtīja jaunākos papildus tos analīzes. Kopumā Rīgā maksā par 14% lielāku algu nekā par līdzvērtīgiem amatiem reģionos. Salīdzinot ar pagājušo gadu, atšķirība samazinājusies par 2%. Tā rāda darba tirgus pētījumu un konsultāciju kompānijas Figure Baltic Advisory jaunākie dati. Šogad pētījumā piedalījās vairāk nekā 400 organizāciju un analizēja gandrīz 100 000 darbinieku. To starpā ir arī daži uzņēmumi, kurus pieminēju šajā raidījumā. Pētījuma autore Anta Praņēviča sīkāk gan to nekomentē. Labā ziņa ir tā, ka uzņēmumi iesniedz datus, ko viņi reāli ir izmaksājuši. Nevis, ko viņi norāda sludinājumā, vai ko domātu maksāt, vai ko vajadzētu saņemt, bet kas reāli ir izmaksāts pēdējā gada laikā. Pētījumā amatus sadalīja pa kategorijām, lai tie tiešām būtu līdzvērtīgi. Piemēram, nesalīdzināja vienkārši grāmatvežu algas, bet izdalīja vairākus amata līmeņus, sākot no grāmatveža asistenta, kas ir pirmais līmenis, līdz liela uzņēmuma galvenajam grāmatvedim, kas savukārt ir 6. līmenis. Ja mēs runājam par tuvākām pilsētām, Siguldu, Jūrmalu, Olaini, mēs pieskaitam tomēr pie Rīgas, jo arī mēs paši redzam, ka ļoti liela daļa darbinieku katru dienu braukā uz Rīgu. Vismazāk reģionos saņem laboratorijas darbinieki, par 1/3 zemākas algas nekā līdzvērtīgos amatos Rīgā. Pirmajā 5. parādās arī manis pētītie mazumtirdzniecībā strādājošie. Reģionos viņi saņem par teju 1/4 daļu zemākas algas, tāpat kā loģistikas darbinieki. Anta Praņēviča uzskata, ka algu atšķirību nosaka tas, ka Rīgā ir procentuāli zemākais bezdarbs un arī darba intensitāte atsevišķās nozarēs varētu būt lielāka. Viņa zina par uzņēmējiem, kas ieviesuši tā saucamās intensitātes piemaksas. Pamatalgu nosaka vienādu, bet Rīgā iedod intensitātes piemaksu par to, ka nebūs tik daudz pārtraukumu vai tik daudz mierīgās stundas starp, piemēram, klientiem, kas ir jāapkalpo. Pētījumā arī skaidrots, cik liela alga nepieciešama Rīgā un reģionos. Un te nav runa par iztikas minimumu, bet gan naudu, kas nepieciešama vienam cilvēkam vai ģimenei, lai dzīvotu normālu dzīvi. Noīrētu dzīvokli, apmaksātu komunālos maksājumus, apģērbtos, izmantotu sabiedrisko transportu, reizi gadā aizietu pie ārsta un zobu higēnista, reizi mēnesī izklaidētos, apmaksātu sporta klubu un vēl nedaudz atliktu uzkrājumiem. Tomēr, ja mēs salīdzinām šobrīd pieejamās cenas, tad Rīgā dzīvesvietas izmaksas galvenokārt ir augstākas nekā reģionos. Piekrītot tam, ka reģionos atrast labu dzīvesvietu tāpat ir ļoti, ļoti grūti un piedāvājums ir zems. Arī sabiedriskā transporta izmaksas Rīgā joprojām ir augstākas. Tajā pašā laikā par to transportu mēs varam arī diskutēt, jo
Reģionos savukārt tas nevienmēr ir nodrošināts un nevienmēr ir pieejams, un tad ir jāizvēlas privātais auto, un tas savukārt atkal būtu dārgāk. Tā kā tā ir monēta ar divām pusēm, var strīdēties vienā vai otrā virzienā. Rīgā vienam cilvēkam nepieciešami vairāk nekā 1600 eiro, reģionos gandrīz 1400. Ja ir ģimene ar 2 bērniem, tad katram vecākam Rīgā jānopelna 2100 eiro, reģionos 1700 eiro. Runa ir par summu uz papīra. Pēc šiem skaitļiem varētu secināt, ka reģionos dzīve ir lētāka. Tikai jautājums, cik cilvēku, un tieši mazumtirdzniecībā nodarbināto, maz sasniedz šādu algas apmēru. Pēc mūsu pētījuma datiem šobrīd ir 38% Rīgā iedzīvotāji, kas nopelna zem dzīvē nepieciešamās algas vienam cilvēkam. Reģionos tas ir 48%. Tā ka reģionos gandrīz puse darbinieku nopelna zemākas algas. Būsim godīgi, mēs arī esam sapratuši, ka mūsu pētījumā piedalās, ja var teikt, labie darba devēji, kuri jau interesējas par saviem darbiniekiem un kuri jau domā, kā padarīt dzīvi saviem darbiniekiem labāku. Viņa stāsta, ka tie uzņēmumi, kuriem ir darbinieki gan Rīgā, gan reģionos, parasti uzdod jautājumu, vai darbiniekiem noteikti atšķirīgas algas. Viņa mudina to nedarīt. Ja amats ir vienāds, ja tas tiešām ir vienādi novērtēts amats, tad Latvija ir pārāk maza, lai mēs teiktu, ka mums ir jātaisa šī atšķirība. Tas, ka amats var nebūt vienāds Rīgā un reģionos, tas ir pavisam cits jautājums. Un var gadīties tā, ka tajā brīdī, kad mēs vērtējam, tad ir bijis pēc nosaukuma viens amats, bet Rīgā ir citi pienākumi, un mēs novērtējam, ka tas ir īstenībā cits vērtības amats, nekā tas ir reģionos. Tā gan var būt. Un tas, ka nosaukums ir vienāds amatam, vēl nenozīmē, ka pats amats ir vienāds. Bet tas attiec uz organizācijām, kuras nodarbina cilvēkus visā Latvijā. Citādāk ir ar uzņēmumiem, kuri strādā tikai Rīgā vai tikai reģionā. Tiem uzņēmumiem, kas ir Rīgā, šajā brīdī ir grūtāk atrast darbiniekus, viņi atalgojumi cels. Tiem, kas ir reģionos, ja viņi var atrast darbinieku par konkrēto algu, nav īsti motivācija, kādēļ to atalgojumu vēl celt. Viņiem ir jānodrošina arī rentabilitāte. Tāpēc kaut kādas atšķirības visticamāk, kas saglabāsies vēl kādu laiku Latvijā. Tikmēr Rebeka no Cēsīm, ar kuru runāju raidījuma sākumā, prāto, ka iespējams jūtami dzīve lētāka reģionos ir tiem, kuri tur visu mūžu nodzīvojuši. Man personīgi šķiet, ka visiem tas jājam zirdziņš, ka Cēsīs, vai vispār reģionos ir lētāk dzīvot. Tas ir tikai un vienīgi tādēļ, ka ir tās dzimtas, un tad visi manto īpašumus, un laukos visiem ir kaut kādi meži un zemes, un tad tur sadala katram radam, lai tiek, un, laikam tādiem Rīgas iebraucējiem vienkārši tā nav tā realitāte. Rebeka plāno attīstīt savu uzņēmumu, savukārt viņas vīram Gatim, kurš ilgstoši meklēja darbu Cēsīs, šobrīd parādījušies pāris varianti, tiesa caur pazīšanos. Kaut kur jau izskanēja informācija, ka labās vakances, tāpatās kā labie dzīvokļi, labās mājas, viņas publiskajā tirgū vienkārši nenonāk. Visi jau zina, kam vajag, kam piespēlēt kaut ko un tādā veidā. Visu laiku tiek kultivēts tas, ka reģioni izmirst, viss tur Rīga ir pārbāzta, Pierīga pārbāzta, tad atkal tā pretruna veidojās un bezsakars, teiksim. Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģederis Dzelzis un Reinis Budze. Atvērtie faili.